9. aprīlī Ventspils kultūras namā Retīdi grāmatas bez vārdiem uzstājās pantomīms Karlos Martines. Cilvēks, kurš pārvērš vārdus žestos, kurus visi saprot. Kas tad īsti ir mīms un pirms cik gadiem tas viss aizsācies? Jautājām pašam Karlosam. Well, pantomime is a Greek word. Pantomīms ir grieķu vārds, un tas nozīmē imitēt pilnīgi jebko. Ko es centos izdarīt šeit, bija imitēt to, ko cilvēks zina un saprot, lai cilvēks saprot to, ko redz. Tā ir tikai cilvēku un dzīves imitēšana. An imitation of life. We are talking about... Es sāku ar to nodarboties pirms 30 gadiem Barcelonā. 70. gados Spānijā pantomīma bija ļoti populāra. Visiem aktieriem es uzskatu, ka vajadzēja studēt mīmiku. Studējot mīmiku, mēs atklājām, ka tas ir prāta spēks, pieskāriena spēks, spēks kaut kam pieskarties bez nekā. Šis gads man ir 31. gads, kad ar to jau nodarbojos. 31st anniversary. Diemžēl uz šo pasākumu atnākušo cilvēku skaits nebija salīdzināms ar Barcelonu. Vienieka 30 cilvēku. Bet jāpiebilst, ka visi ar aizrautību sekoja uz skatuves notiekošajiem, izbaudīja priekšnesumu, bija ieinteresēti un smējās vēderu turēdami. Kā jums patika? Brīnišķīgi. Vai bijāt tas, ko jūs bijāt gaidījuši? Jā. Es pantomīmu esmu redzējusi un viņi man patīk, un es tiešām biju gaidījusi un bija vareni. Žēl, ka tik maz cilvēku bija. Ļoti labi. Kas bija? Un ļoti patīk viņa plastiskās kustības un tas, kad mākslinieks spēja parādīt visas tās vērtības, kas viņā ir sakrājušās, bagātības. Viņā ir daudz lielas pieredzes. Tur šajā reizē arī pamanīja, kad salīdzinoši ar citiem aktieriem. Tas, ka cilvēks ir ar savu dzīves pieredzi jau vairāk parāda sevī to visu. Karlos Martines ir pierādījums tam, ka viens cilvēks spēja attēlot tūkstošiem sejas un balsis, bet vai katrs var būt pantomīms? I hope not, otherwise I will lose my job. Es ceru, ka nē, jo citādi es zaudēšu savu darbu, bet katrs var būt mīms, jo būt mīmam nozīmē būt cilvēkam. Piedzimstot mēs esam bērni, mēs nerunājam, bet mēs visi esam mīma aktieri. Pieaugot mēs iemācāmies runāt, bet aizmirstam būt par aktieriem, būt mīmiem. Jā, visi var būt mīmi, bet problēma ir tajā, ka par daudz runājam. The problem is that they speak a lot. Kristaps Priede, Mareks Sumļenis, Kurzemes televīzija.